Veselīgi dzīvot aicina Viseo kapsulas nogurušām acīm, Akvile dabīgas ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei, Zobārstniecības klīnika Laba Dental Studio, Borealis Latvija veselības roboti, Optio Optika, tava tuvākā ģimenes optika. Esiet sveicināti, dārgie skatītāji! Ikdienas steigā mēs bieži vien aizmirstam par to, cik svarīgi ir padomāt pašiem par sevi un par harmoniju savā dzīvē. Šodien raidījumā mēs kopā meklēsim atbildes uz laimīgāku un apzinātāku dzīvi. Šodien raidījumā skatieties. Kad mēs aizejam uz operas izrādi, tad arī ievads tiek spēlēts, librets, ja, tā kā migrēnām arī mēdz būt tādi priekšvēstneši, tāds ievads. Ko man pacienti vienmēr uzdod, doktor, cik ilgi? Cik ilgi līdz tam smaidam? Mans draugs šo te redz, bet es īsti nesaprotu, par ko viņš runā. Kad es sapratu, ka tagad mums ir jāmeklē, kur strādāt, kur dzīvot, neviens mani nezina, visas durvis ir ciet. Galvas sāpes ir viens no biežākajiem veselības traucējumiem, ar ko saskarās cilvēki visā pasaulē, un tās var būt īslaicīgas, bet varbūt arī hroniskas, un patiešām ļoti būtiski ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti. Lai noskaidrotu vairāk par galvas sāpēm un ārstēšanas iespējām, šodien uz sarunu esmu aicinājusi neiroloģi, algoloģi, jeb sāpju speciālistu Lindu Zvauni. Sveika, Linda! Sveiki! Varbūt pastāsti vairāk, kas ir algologs un ar ko tas atšķirās no varbūt mums visiem zināmākā neirologa? Jā, tātad algologs varbūt tiešām kādam dzirdams pirmoreiz tāds speciālists ir sāpju ārsts. Tulkojums patiesībā no grieķu valodas algos sāpes. Un šī ir salīdzinoši jauna specialitāte, tā nav sen zināma, tā kā medicīnā aizvēsture jau sākās jau ļoti senos laikos, tad sāpju medicīna ir salīdzinoši jauna, kādi 50 gadi vien zināmi. Latvijā kādus 30 gadus ir tiešām šādi ārsti, kas specializējas sāpju ārstēšanā. Tā vienmēr ir kā papildu specialitāte. Tātad vienmēr algologs ir pamatā kādas citas specialitātes ārsts, piemēram, tas var būt anesteziologs, algologs, un tad tie būs tie, kas vairāk durs, blokādas taisīs un dažādas invazīvas manipulācijas veiks. Bet algologs var būt arī ģimenes ārsts, patiesībā var specializēties, jo pieminējāt, ka tas ir tik plaši izplatīts gan galvas sāpes, gan citas sāpes, un arī ģimenes medicīnā tā ir tikai iegūms, ja arī ģimenes ārsts specializējās šajā papildu specialitātē, bet arī neirologs, traumatologs vai rehabilitologs var iegūt šo papildu specialitāti. Jā, priekš manis tas ir jaunums, jā, ka tas ir ar papildu specialitāti ļoti interesanti. Bet sakiet, cik bieži pie jums vēršas cilvēki tieši ar galvas sāpēm? Varbūt ir arī kāda īpaša cilvēku grupa, kam biežāk piemeklē tieši galvas sāpes, teiksim, bērni, pieaugušie, varbūt sievietes, vīrieši? Pie manis bieži, jo esmu neirologs, kurš specializējas šajā sāpju medicīnā, un tā mana joma tajās plašajās sāpēs, kur tiešām ļoti dažādas sāpes ir galvas sāpju joma, jo vismaz pēdējos 7 gadus, un tāpēc diezgan mērķiecīgi man atrod arī šie galvas sāpju pacienti, un nedēļā tie ir aptuveni pat 30-40 sāpju pacienti, kurus es redzu, bet kopumā sāpes ir izplatītas visā vecuma diapazonā, gan maziem bērniem, gan simtgalviem, tāpat tās arī gados jauniem, spēka gados esošiem cilvēkiem. Bet, ja mēs atgriežamies pie galvas sāpēm, tad tomēr tā vislielākā grupa ir sievietes. Sievietēm galvas sāpes ir 3 reizes biežāk. Un tās ir sievietes vecuma posmā no 20 līdz 50, 55 gadi. Tas ir tas, kad ir visaktīvākā arī, teiksim, šī reproduktīvā veselība, hormonālais fons, kas to var noteikt, un tam ir liela loma, kas var veicināt vai, teiksim, dot tādu, teiksim, vairāk nosliec uz galvas sāpēm. Un kā var atšķirt, vai tā ir migrēna, vai tās tomēr ir kādas saspringumu galvas sāpes? Jā, šis ir tāds
manuprāt, ļoti labs jautājums, jo kādreiz arī pacienti vēl tā kā līdz galam nenotic tai migrēnas diagnozē. Viņi pat ir bijuši pie viena, otra neirologa, un viņi atnāk, un man it kā ir migrēna, vai varbūt paši kaut ko lasījuši un domā, varbūt man ir migrēna. Tā kā, tāds tā kā nepārliecinātība. Jo problēma slēpjās tajā, kāpēc arī ģimenes ārstiem varbūt kādreiz nevedās tā diagnostika tik labi ar migrēnu, ka nav tāda konkrēta tāda rādītāja, ka mēs varētu analīzes uztaisīt, un tur būtu kaut kāds tāds paaugstināts vai pazemināts kāds līmenis, ka mēs varētu teikt, ka tā ir migrēna, vai kādā konkrētā izmeklējumā, ka būtu slēdziens migrēna. Šo migrēnu uzliek tikai balstoties uz to galvas sāpju aprakstu, uz to klīnisko simptomātiku. Un tas, kas atšķir šīs visbiežāk sastopamās saspringuma, spriedzes, tenzijas, viņam vēl nosaukums šīm saspringuma galvas sāpēm no migrēnas, ir tas, ka tās nav tikai galvas sāpes. Jo bieži varbūt to migrēnu uzreiz pirmais galvas sāpes, bet patiesībā migrēna ir neiroloģiska slimība, kurai galvas sāpes ir tikai viens no tādiem simptomiem, varbūt arī īstenībā migrēnas, kurām nav galvas sāpes, piemēram, reiboņa migrēnas formas un tam līdzīgi. Bet galvas sāpes, protams, varētu būt viens no traucējošākiem, bet nevienmēr. Bet tas, kas ir pavadoši apkārt tām galvas sāpēm, simptomi pirms iesākās, tāds ievads, tā kā, ka mēs aizējam uz operas izrādi, tad arī tur tāds ievads tiek spēlēts, librets, ja, tā kā migrēnām ar mēdz būt tādi priekšvēsneši, tāds ievads, kādam tas var būt jau diezgan traucējoši, jau grūti koncentrēties, jau kaut kas nepatīk, jau kaut kur sāk kaut kas vilkt, bet vēl nekas nav, bet kaut kas briest. Kādam šis ievads var būt ar auru, tādu neiroloģisku simptomātiku, diezgan nepatīkamu ar redzes traucējumiem, jušanas traucējumiem, runas traucējumiem, tāda gandrīz insulta simptomātika, ka var sabīties pirmajā reizē. Bet tas nav par laimi visiem, kādai trešdaļai pacientu. Un tad seko, gan šīs galvas sāpes un šajā fāzē, kad tā migrēna tiešām sākās, tā migrēnas lēkme, tad kopā ar galvas sāpēm ir kādam ir slikta dūša, kādam slikta dūša līdz vemšanai, kādam tas sākās ļoti strauji, kādam tikai varbūt uz lēkmes beigām varbūt tas parādīties. Un tad simptomu tāds arī dažādības, kas nav visiem vienādas, bet tātad kaut kas no tā ir, vai nepatīk ļoti spilgta gaisma, saule nepatīk, dienas gaisma, gribās izslēgt pieklusinātā gaismu, vai tā, ka vispār tumsa aizskari ciet. Var nepatikt trokšņi. Varbūt ļoti tajās dienās uzreiz tāda sāsinātāka ožas jutība. Citās dienās viss ir kārtībā, bet tajās dienās kaut kas traucē, kaut kas jau kaitina, kā sabiedriskā transportā viss liekas pa daudz, ja tur kolēģis pa daudz sasmaržojies vai vēl kaut kas, tāds pārkairinājums tā kā rodās. Un arī šis pats galvasāpju raksturs mazliet atšķirās no saspringuma. Ja saspringuma galvasāpes vairāk tādas spiedošas, nomācošas, trulas, vieglas līdz vidēji stipras, tad migrēna var sasniegt diezgan to intensitāti tādā pakāpē, ko pacienti, ja mēs sievietēm biežāk saskaramies un salīdzinām, tad pat stiprāk kā dzemdību sāpes, kad atzīmē šos kalendāros 9, 10 balles, bet visbiežāk 7, 8, tātad gana jau tajā brīdī ir grūti strādāt, ir grūti domāt, jo tās sāpes ir tik traucējošas, tātad stiprums būs tas atšķirīgais. Vēl migrēnām tas raksturs, viņas būs vairāk pulsējošas, tad liekas, ka pulsē. Kādam liekas, ka tā kā no galvas grib kaut kas eksplodēt, vai galvā kaut ko grib iedurt, vai tā kā ir izdurta nagla cauri, tie salīdzinājumi ir ļoti daudz dažādi. Un vairāk viņas mēdz migrēt. Nosaukums migrēna patiesībā arī no tā ir cēlies, kad sanākais nosaukums hemikrānija. Hemi ir viena puse, hemi un krānija ir tā kā galva, tad vienas galvas puse. Un mēdz būt, ka viņas migrē. Viņas var sākties vienā pusē, vienu dienu vienā, pēc tam viņa aiziet uz otru. Tad viņa ir pakausī, tad viņa ir uz acīm, tad viņa var staigāt pa to galvu. Kādam ir diezgan raksturīgi vienmēr, viņš zina, ka tikai viena puse. Un tad jau viņš jūt, man sāk atkal sāpēt, vilkt, pulsēt deniņi, vēl bišķiņ tikai, bet zina, kad aizies tālāk uz lēkmi. Tātad vairāk tas
vienpusējs raksturs un tas migrējošais raksturs. Nu, tad diezgan tā buķeta ir tāda nepatīkama to simptomu un ilgums. Tā nav tā kā, teiksim, tur stundu, 2 stundas pasāp, vajadzēja pastaigāties, padzer ūdeni, pāriet. Nē, ja migrēna sākās, viņa var ilgt līdz pat 3 diennaktīm. Kādam vēl ilgāk, un tad ir vēl pēc simptomi. Nav tā, ka uzreiz izslēdzās migrēna, varbūt vēl tāds, kad izrāda, ka vēl tur ir kaut kādas atskaņas, kad vēl tas kopumā tas var aizņemt pat 5 dienas, piemēram. Jā, tāds bija arī mans nākamais jautājums, vai no šīs nepatīkamās kaitas ir iespējams vispār atbrīvoties, vai vismaz krietni samazināt to sāpju biežumu? Jā, es teiktu, lai drīzāk otrais krietni samazināt nekā atbrīvoties pavisam, jo tādu universālu brīnumu līdzekļu, ko mēs varētu piedāvāt katram migrēnas pacientam, šobrīd nav. Bet zinātnieki uz to strādā. Viņi ļoti mēģina tomēr vēl līdz galam atklāt, kas tur vēl ir, tā kā, kas varētu palīdzēt, jo šo kaiti saskarās vairāk kā miljards cilvēku visā pasaulē. Tās ir katra 7. sieviete, katrs 10. vīrietis, katrs 10. bērns, diezgan daudz. Un tāpēc jā, tā vēlme atklāt, palīdzēt ir liela, bet līdz šim ir atklāti daudz dažādi varbūt tās veidi, gan šie nefarmakoloģiskie, gan jau arī ar medicīnas līdzekļiem, kā var šo migrēnu nolikt, teiksim, tā kā pie vietas, ka viņu samazināt, aktīvi kontrolēt, teiksim tā, kad pārņem tos grožus savās rokās un neļaut tai migrēnai kontrolēt jūsu dzīvi, bet sāk pacients jau to migrēnu iepazīt un zina, kas viņai patīk, kas viņai nepatīk. Un tātad diezgan tāds, es teiktu, izaicinošs, nav viegls. Reizēm paiet pat vairāki gadi, kamēr tā kā sāk saprast, varbūt, kas vispār tur notiek, bet tur ļoti, ļoti palīdzoši ir tiešām šis izpētes rīki, kalendāri, skatīties kopā ar hormonālo cikla kalendāru, vilkt kopā paralēles, kas vispār notiek vēl, kas ir ar kopējo veselību, jo reizēm citi veselības traucējumi, autoimūnas slimības mēdz grupēties ar migrēnu vai kaut kādas citas, jā, un tas ir kaut kā dod pāsinājumu tai migrēnai. Tāpēc mums ir tas plašais skatījums, un mēģinām tad reizēm ar kādām arī medicīniskus līdzekļus izvēlamies, kā bremzēt šo migrēnu, tad reizēm skatāmies, kā mēs varam noķert vairākus zaķus, gan uzlabot miegu, varbūt trauksmi mazināt, gan migrēnu samazināt. Tāds kopdarbs, tas ir tas kopdarbs kopā ar pacientu, bet pacientam ir diezgan daudz no paša jāiegulda, ka tā nav tiešām tā, kad es atnākšu, tad pie tā kādreiz ir pacienti, kas atnāk, jūs man pēdējā cerība, kad es tikai uz jums, tā kā tagad jūs man palīdzēsiet, es esmu izstaigājis jau visu, viss ir slikti, un tiešām ir kur asaras kabinetā, un skats ir diezgan, teiksim, tāds, ka tu uzklausi to stāstu, liekas, kā vispār ir iespējams dzīvot ar to visu, ko izstāsta pacients. Bet, tas ir tikai tāds kopdarbs, ka mēs varam kaut ko virzīties. Un tā otra sadaļa, tajos gadījumos, kad ir šis viss kaut kas izmēģināts, un tās lēkmes ir 4 un vairāk dienas mēnesī, tad mēs jau piedāvājam tiešām arī profilaktisku terapiju. Kaut kā liekas neiet kopā profilakse ar terapiju, jo reti kurām varbūt slimībām izmanto tādu terminoloģiju, profilaktiska ārstēšana, jo profilaks vienmēr liekas tikai tas dzīvesveids. Bet migrēnai ir šī iespēja tā kā preventīvi, ja profilaktiski lietot kādas zāles, kas mazina slimības aktivitāti. Un tie ir dažādi tā saucamā vecā profilakse, kas vai nespecifiska, kas jau no padomju laikiem, pat daži medikamenti no 50. gadiem bija zināmi, ko lietoja migrēnu ārstēšanā, kā sirds līdzekļi, kas ietekmē pulsu, spiedienu, vai antiepileptiskie līdzekļi, pretepilepsijas zāles vai depresijas zāles, ko izmanto līdz pat mūsdienām, un arī tiešām mēs kādreiz ļoti labus rezultātus varam panākt, bet jau vismaz
7 gadus visā pasaulē ir pieejama arī jaunās paudzes migrēnas profilakses zāles, kas ir izpētītas specifiski, kas nepalīdz citām slimībām, bet tieši strādā uz migrēnas. Tas ir tas tāds, kur nepalīdz visiem 100%, bet ievērojami pa 50, pat pa 70% var noņemt to visu trako simptomātiku. Raidījuma turpinājumā skatieties. Vai varbūt tās var ieviest kādu korekciju, jo reizēm tas ir tik vienkārši. Ko man pacienti vienmēr uzdod, doktor, cik ilgi? Cik ilgi līdz tam smaidam? Mans draugs šo te redz, bet es īsti nesaprotu, par ko viņš runā. Kad es sapratu, ka tagad mums ir jāmeklē, kur strādāt, kur dzīvot, neviens mani nezina, visas durvis ir ciet. Un nepalaidiet garām, jau 26. novembrī Veselīga dzīves stila fórums Māksla dzīvot, kur speciālisti dalīsies ar vērtīgām zināšanām, kas būs piemērotas kā sievietēm, tā arī vīriešiem. Vairāk par Veselīga dzīves stila fórumu māksla dzīvot.lv. Biļetes pieejamas biļešu paradīzes kasēs. Veselīgi dzīvot aicina Viseo kapsulas nogurušām acīm. Akvile – dabīgas ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei. Zobārstniecības klīnika Laba Dental Studio. Borealis Latvija – veselības roboti. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Acis nogurušas, jo visu dienu pavada ekrānos? Viseo tām palīdzēs. Viseo kapsulas ir atbalsts nogurušām acīm. Tās palīdz mazināt acu nogurumu un atjauno komfortu. Viseo kapsulas nogurušām acīm. Akvile – dabīgs ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei. Vēlaties justies labāk un negribat, vai jums ir plecu sāpes vai muguras sāpes, es ieteiktu izmantot masāžas krēslu, kas ir palīdzējis jau daudziem ofisu darbiniekiem. Masāžas krēsls Living, harmonija un miers. Masāžas krēsls 2+ 3D pacēla labsajūtu nākošajā līmenī. Veselības robots Embrace un Elite īpaši piemērots garākiem cilvēkiem. Izsmalcinātais Grande ar veselības sensoru mērītāju un aromaterapiju. Veidosim veselīgu nākotni. Īra ar izdevīgiem nosacījumiem. Borealis Latvija. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Pārbaudi redzi un atrodi savas īstās. Brilles sākot no 39 eiro. Optio optika. Un nobeigumā, kādi būtu jūsu ieteikumi cilvēkam, kurš ilgstoši jau mokās ar galvas sāpēm un varbūt nav saņēmies aiziet pie ārsta? Ko tad viņam vislabāk darīt? Jā, vai nav saņēmies, vai varbūt ir atmetis roku, kad jau varbūt ir bijis un liekas, ka nav jau vērts iet. Es gribu iedrošināt, saņemties, meklēt varbūt to savu īsto ārstu. Varbūt nav izdevies līdz tam satikt. Vai, ja tas nekad nav vispār šis jautājums cilāts un licies, ka man ar to ir jāsadzīvo un kad kuram te nesāp galva, visiem sāp un tas ir mans krusts un man viņš ir jānes. Tad es tomēr teiktu ieklausīties tajos ķermeņa dotajos signālos un pamēģināt viņus sākt lēnu garu atšifrēt. Sākumā varbūt ar to izpēti un tad jau doties pie kāda speciālista, ģimenes ārsta, neirologa. Mums Latvijā ļoti brīnišķīgi daudz neirologu, nav noteikti uzreiz momentā jāiet pie šī sāpju ārsta, ja, tas var būt arī neirologs, kas palīdz tos pirmos vispār saprast to virzienu, vai tad tiešām tur kaut kas vēl jāizmeklē, vai varbūt tās var kaut ko savādāk dzīvē, kādu citu, ieviest kādu korekciju. Jo reizēm tas ir tik vienkārši, piemēram, ir gadījumi pacienti, kur sāk vairāk pievērst uzmanību ūdens dzeršanai. Ja, tātad šķidrumu uzņemšana, arī dehidratācija, tas, kas var dot galvas sāpes. Un tiešām bijuši tādi pacienti ar saspringumu galvas sāpēm atnāk, sāku vairāk pudelīti nesāt, noliek smuku pudeli redzamā vietā vai glāzi, ja, un kad ir tā vēlme padzerties, ieklausīties arī šajā signālā. Savukārt migrēnas pacientam var būt tā situācija, ka viņš ir izmēģinājis teju visu aptiekas klāstu, un viņam nepalīdz nekas. Vai viņš lieto lielas dēvas, bet arī tas efekts ir tāds sau, tā kā kaut kas bišķiņ, tā kā iedzeršu, lai vismaz kaut ko iedzertu, bet tāpat tās aiziet tas diennakts, 2, 3 vai otrā dienā atsākās.
Un tajos gadījumos jau gan ģimenes ārsts, gan neirologs vai sāpju ārsts var nozīmēt specifisku, tieši migrēnai domātu recepšu medikamentu, kuri mums pat vairāk Latvijā, vismaz 5 dažādi veidi, kas var ļoti īsā laikā patiesībā mazināt šo lēkmi, efektīvāk nekā tas, kas ir aptiekā bez receptes. Jā, liels paldies par šo iedvesmojošo un cerību raisošo sarunu. Un raidījuma nobeigumā es gribētu jautāt, ko jums nozīmē māksla dzīvot? Māksla dzīvot, manuprāt, ir rast to tādu savu iekšējo sirdsmieru, meklēt viņu. Tas nav tāds konstants, ka to var panākt un palikt tajā stāvoklī visu laiku, bet tā kā tiekties uz tām lietām, lai to balansu un to dzīvi izdotos arī piedzīvot. Man ir tāds mans moto īstenībā dzīvo, piedzīvot. Tā kā ķert tos momentus un tās labās lietas, lai mēs liktu pret tiem visiem ikdienas saspringumiem un izaicinājumiem, ka mums ir tas kaut kas tas pozitīvs, un katram tas pozitīvais būs kaut kas cits. Man tā ir jūra. Man tā ir arī mazliet daļa no mākslas radošās aktivitātes. Man patīk pilsētas skicēšana, tāds urban sketchings. Man patīk aiziet uz mākslas izstādēm, uz kādām mūzikas koncertiem, teātris, opera. Ja, tā kā, jā, grāmatas. Katram būs tas kaut kas cits, bet meklēt tās lietas, kas piepilda. Un vēl, protams, arī par to mēs ļoti daudz pavadām mūsu darbu, teiksim, dzīves daļu mēs pavadām darbā. Meklēt to piepildījumu darbā vai tādu darbu, kas piepilda. Ja, tas ikigai princips, kad kaut kas, kas mums patīk, kas nes sabiedrībai labumu, kas arī mums dod labumu, bet kas ir mūsu tāds aicinājums. Es domāju, tas ir tas svarīgākais. Liels jums paldies par šo iedvesmojošo sarunu, un esam jums arī sarūpējuši dāvaniņu no mūsu atbalstītāja Nateo un dabiskā D vitamīna, kas ir pieejams gan kapsulās, gan sprejos, gan arī pat žēlēju formās, lai ik viens varētu atrast savu vēlamo formu. Paldies, un papildinot par D vitamīnu, un arī liela loma sāpju mazināšanā, jo samazināts D vitamīns īstenībā arī samazina sāpju slieksni. Paldies, ļoti vērtīgi, un ceru, ka arī klausītājiem būs vērtīgi. Paldies, noteikti būs vērtīgi. Šodien mēs turpinām iepazīties ar rubriku Tavas redzes veselība, un īpaši pievērsīsimies bērnu redzei. Kā pamanīt, ka bērns neredz, un kā bērnam pašam iemācīties rūpēties par savu redzi? Latvijā, kā pirmā redzes pārbauda, bērnam ir noteikta oftalmologa vizīte jau 1 gada vecumā. Būtībā no 13 mēnešiem līdz 24 mēnešu vecumam būtu vēlams šo pārbaudi veikt tieši pie oftalmologa, jo šādā vecumā bērniem vēl nav tādas komunikācijas spēja pašiem pastāstīt, kā viņi jūtās, ko viņi redz. Tāpēc pārbaudi ir jāveic ar pilienu pilināšanu, kas paplašina acu zīlīti, un tad attiecīgi acu ārsts ar speciālu aparatūru izvērtē, vai bērnam šajā vecumā jau nav kaut kādas iedzimtas saslimšanas vai ļoti izteiktas novirzes no normas rādītājiem. Bērnam augot, viņš dzīvo kaut kādā savā pasaulē, viņam ir tā vīzija, ka tas, kā viņš redz, tas, kā viņš dzird, tas, kā viņš jūtās, tā ir tā kā vienīgā pareizā pasaule, kādā vispār cilvēki atrodas. Un maziem bērniem neienāk prātā doma, ka varētu būt kaut kas citādi, kā tas, kā viņi redz. Līdz ar to ļoti reti būs tā, ka pats bērns pateiks, ka viņš redz slikti vai ka viņš kaut ko nedzird. Lielākoties viņš sapratīs, varbūt, mans draugs šo te redz, bet es īsti nesaprotu, par ko viņš runā, un viņš nevis tā kā aizies pie mammas un pateiks, bet pats tā kā domās, ne. Kaut kas nav kārtībā, un vai viņš aizies no tā drauga vispār prom, vai vispār tā kā ievilksies sevi un domās, ka ne, es par šo vispār jautājumu nedomāšu. Tāpēc bērnu redzes pārbaudes mazā vecumā ir tīri vecāku atbildība, un valstī noteiktās nākamās ir uz 3 gadu vecumu un uz 6-7 gadu vecumu, kas parasti sasaistās kopā ar bērnu dārza gaitu uzsākšanu un skolas gaitu uzsākšanu, jo tad būtiski mainās bērna dzīves ritms, viņam ir vairāk jāskatās tuvumā, vairāk ir kaut kādas citas aktivitātes ārpus ierastās mājas vides.
Un tad, ja ir kādas novirzes no normas redzes ziņā, tas uzreiz var sākt traucēt viņam iejusties jaunā vidē un celt savu pašvērtējumu. Es saku, ka redzes pārbauda pie optometrista būtībā jau no kāda 3-4 gadu vecuma ir viena no visforšākajām pārbaudēm, ko var pie baltā halāta speciālistiem piedzīvot, jo mums ir daudz foršu bildīšu, krāsiņas, zīmējumi, visādi interesanti objekti, uz kuriem jāskatās. Tā pārbauda ir tāda sadarbība kā rotaļas kopā ar mazo bērnu. Līdz ar to nav tā, ka jāsēž un tikai jāklausās, ko dusmīgas dakteres runā. Tā ir kaut kāda iesaiste no abām pusēm. Visu kaut ko var pamainīt, paskatīties. Katrā ziņā pārbauda ir ļoti interesanta un tāda ātri paiet uz priekšu un praktiski bez tāda cieša kontakta ar bērnu. Dažreiz baidās, kad skarsies kaut kā klāt. Redzes pārbaudēja to kontaktu var samazināt līdz minimumam. Acīm pati sliktākā lieta ir kaut kāds ilgstošs, monotons darbs kaut kādā vienā attālumā. Līdz ar to labākais, kā ģimene mēs un kā vispār apkārtējie cilvēki mēs varam nodot bērniem, ir tas, ka jācenšas dzīvē būt aktīviem. Ir savs laiks, kad var pazīmēt, ir savs laiks, kad var paskatīties multenes, bet ir jāatrod arī kaut kāds brīdis, kad var iziet ārā, var paskraidīt, var paspēlēties ar draugiem. Un šo es arī vēlos izteikt kā tādu aicinājumu vecākiem, ka pirmkārt katram bērnam būtu vēlams atrast kādu sporta aktivitāti, lai tajā mūsdienu dzīves ritmā, kad arvien vairāk mēs sākam darīt lietas tuvumā, mums būtu tomēr kaut kāds brīdis, kad ir iespēja visu laiku aktīvi kustēties, skatīties kaut ko tālāk prom no ekrāniem. Un otrs arī padomāt, piemēram, par to, kā mēs ģimeniski pavadam brīvdienas, jo, lai kā, piemēram, gribētos iztīrīt tur kaut kādus putekļus zem dīvāna, daudz lielāks ieguldījums pašam bērnam būs tas, ja visa ģimene savāks mantas, izies ārā un aizies uz kādu dabas taku pastaigāt vai aizies uz koncertu paklausīties. Būs pirmkārt kopīga ģimeniska aktivitāte, otrkārt bērna acīm daudz labāk. Atkal vai nu kaut kāda aktivitāte mājās, piemēram, ievies tagad tu vari 30 minūtes skatīties telefonu, bet pēc tam jāsavāc istaba. Vai tad, kad tu ej uz virtuvi ēst maizīti, telefons paliek istabā uz galda, nevis ar telefonu. Mēs ejam pa ceļam uz to virtuvi kopā. Šādas mazas lietiņas, kas sniegs lielu ieguvumu acu muskuļu atpūtā dienas laikā. Gribētu aicināt visus vecākus, būsim vērīgi, būsim atbalstoši, vērosim savus bērnus, novērtēsim laiku, ko mēs pavadam kopā ar saviem bērniem, jo tas, kāda redze viņiem būs bērnībā, cik labu mēs to redzi saglabāsim, ļoti ietekmēs viņu nākotni, viņu iespējas, kad viņi būs lieli un pieauguši. Tāpēc darbosimies tagad, lai vēlāk visi kopā varam priecāties. Atceramies par prevenciju. Ir jāiet ārā, jāpavada pēc iespējas vairāk laika ārpus telpām, atpūtinot acis no digitālajām ierīcēm. Profilaktiska acu veselības uzturēšana var palīdzēt izvairīties no nopietnākām redzes problēmām nākotnē. Optio optika. Dāvināma brilles bērniem 60 eiro vērtībā. Parūpējies par bērna redzi savlaicīgi. Optio optika. Šodien mēs turpinām sarunu par zobārstniecību un par zobārstniecības nākotni un iespējām. Un tāpēc atkal uz sarunu esmu aicinājusi Lava Dental studio vadītāju un zobārstu Vladislavu Aleksēju. Sveiks! Sveiki! Pastāstiet, kādas ir jaunākās iespējas šobrīd estētiskajā zobārstniecībā? Kā uzlabot savu smaidu? Īstenībā tagad estētiskā zobārstniecība ir stipri attīstījusies un mainījusies, ja mēs skatāmies pat 10 gadu šķērsgriezumu, jo tagad ar šo estētisko zobārstniecību mums ir iespēja pilnīgi mainīt cilvēka apakšējo lejas trešdaļu. Un cik interesanti, ka apakšējā lejas trešdaļa no sejas, ja mēs viņu sadalām uz 3 daļām, ir vislielākā no tāda viedokļa. Un mēs tādā veidā varam mainīt daudz ko. Piemēram, jūsu lūpu biezumu, mēs varam mainīt vaigu izvēlējumu, tur faktiski daudzus vaipstus, ar kuru palīdzību agrāk cilvēki, piemēram, gāja pie kosmetologiem, dermatologiem un tur lika botoksilīna injekcijas vai fillerus un tā tālāk. Šis ir ārkārtīgi interesanti, un kā tieši ar zobu estētiku to var panākt? Tā ir ļoti detalizēta
plānošana. Tur mums ļoti labi palīdz šis digitālais smaida dizains, ar kuru palīdzību mēs varam mainīt šīs nianses un tādā veidā arī redzēt, kā faktiski mainās šie sejas vaipsti pacientam. Un tas, protams, ir atkarīgs no tā mērķa, ko mēs vēlamies sasniegt ar šo smaidu. Pēc mēs, kad veidojam smaidu, mēs vienmēr analizējam cilvēka vecumu, ādas krāsu, pat acu baltumu, kādā viņš ir. No tā viedokļa mēs skatāmies arī to smaidu naturalitāti, jo mūsu galvenais mērķis īstenībā veidot nevis perfektu smaidu, bet veidot perfektu smaidu, kurš der tieši jums. Jo nav faktiski tāda šablonveidīga smaida, kurš der pilnībā visiem, jo bieži pacienti, piemēram, atnāk un saka, tur es gribu smaidu kā pie Angelīnas Jolie vai tur pie Breda Pitta un tā tālāk. Bet, diemžēl, viņiem tas var izskatīties estētiski, bet jūsu gadījumā tas izskatīsies nedaudz dīvaini, un tad cilvēki, protams, tas kompliments būs tāds, ka tu smaidu esi uztaisījis, baigi labais. Ja? Tā kā nezinu, vai jūs vēlaties šādu komplimentu, bet zobārstam tas nav labākais kompliments. Labākais kompliments būtu, kā jūs esat mainījusies, tā kā kaut ko esat darījusi ar sevi. Un tad faktiski tas ir tas labākais kompliments, ko mēs varam saņemt, kad jūs esat šo smaidu, veikusi šo smaida pārvērtību. Vai vēlaties tēju vai kafiju? Nē, es te iemaldījos. Es meklēju zobārstniecību. Viss ir pareizi. Jūs esat Lava Dental klīnikā? Nē. Vai zināt, kur šeit ir zobārstniecība? Man ir pieraksts. Eglītes kundze, lūdzu piesēdiet. Daktars pēc minūtes pie jums pienāks. Kurš ir teicis, ka zobārstniecībai ir jāizskatās kā zobārstniecībai? Nāc un izbaudi. Lava Dental Studio. Esiet sveicināti, dārgie skatītāji! Šodien mēs parunāsim par veselīgu dzīvesveidu un piepildītu dzīvi. Tāpēc uz ģimenes restorāna Hercogs esmu aicinājis brīnišķīgu personību, deju studijas Vibe horeogrāfi un vadītāju Elzu Kronbergu. Sveika, Elza! Sveika, Anete! Pastāsti, kā tu šodien jūties? Es jūtos ļoti labi. Izklausās garlaicīgi, bet jūtos ļoti labi. Paldies par šo iespēju atnākt parunāties. Paēst, cik es saprotu. Jā, pavisam noteikti. Tā kā es tevi jau pieteicu kā tādu dzirkstošu, enerģisku personību. Pastāsti, kāds ir tavs noslēpums? Varbūt tev ir kāds īpašs tāds ikdienas ieradums, varbūt rīta rituāls. Kā tu sāc rītu, lai būtu tāda enerģiska, skaista, dzirkstoša? Okay, man liekas, ka enerģijas līmenis mums vispār ir kaut kas iedots, katram tas ir pilnīgi citādāks. Es, man liekas, piedzimu ar lielāku enerģijas līmeni, un mēs ar māsām un brāli vienkārši esam, man liekas, es atceros video, kas paskatījos nesen, kāda mēs bijām bērnībā. Es domāju, es abrīnoju savu māmu, ka ar mums 4 tika galā. Tiešām liels enerģijas līmenis, bet, protams, ar gadiem es jūtu, ka viņš arī ar katru gadu kaut kādā ziņā paliek mazāks, gribas tā kā sev vairāk pasargāt un pataupīt. Bet man nav tāds viens noslēpums. Man liekas, ka tā atslēga kopumā arī ir tie 3 lielie vaļi, ko nevajadzētu aizmirst, ko man arī tomēr gribas izcelt, ka tas ir uzturs, fiziskās aktivitātes un labs miegs. Un man liekas, ka man salīdzinoši labā līmenī šīs lietas ir. Un tad man ir tādi mani varbūt radošie tādi spirituālie rituāli, ko es laiku pa laikam arī veicu. Varbūt arī ar tiem var padalīties. Es varu padalīties, jā. Man nav tā, ka man katra diena ir tieši tāda pati, tā kā nedēļas šķērsgriezumā tās dienas atšķirās. Ir dienas, kad es esmu kopā ar dēliņu, un tad ir dienas, kad es savukārt mostos vienu, un tas arī ļoti izmaina to rīta rituālu un vakar rituāls, bet tās prakses, kas man iet līdzi un pie kurām es atgriežos laiku pa laikam, kaut kādos dzīves posmos biežāk, kaut kādos dzīves posmos atkal es aizēju tālāk, jo ir intensīvāk kaut kāda darba perioda, bet tās ir viens ir rakstīšana, jeb journaling, tas ir tas, kas man strādā, pateicības arī no rīta vakarā, un vēl man ir kakao tādas ceremonijas, ko es taisu ar ceremoniālo kakao, ko es pat mājās taisu, un tas man ir iegājies tādi savi rituāliņi, un arī vēl viena praksa, ko es savienoju ar kakao, izklausās dīvaini, bet tās ir kaut kādas praksītes, ko es esmu kaut kur apkārt paņēmusi, un kas es jūtu, kas tādā konkrētā kombinācijā strādā man, un vēl viena ir tāds trauma release exercise, jeb arī tension release exercise, tāds vingrinājums, kas arī palīdz atbrīvoties no spriedzes ķermenī. Un tad es jūtu
konkrētajā brīdī, kad es esmu, kad man ir laiks un telpa būt ar sevi, tad es sajūtu, kas ir tas, kas man šobrīd ir nepieciešams, vai tas ir pasēdēt un izrakstīt no sevis kaut ko, vai tas ir fiziski arī ļauties šim vingrinājumam, kas ir tāds intensīvāks un iesaista tādu ķermeņa trīci, varbūt to apvienot arī pēc tam ar kakao un mierīgu mūziku. Jā, bet man arī savā ļoti dinamiskajā un tādā informācijas piesātnētā ikdienā ir būtiski tie mirkļi, kad es atgriežos tā kā pie sevis, kad es izēju ārā no ārpasaules un es esmu tikai ar sevi un tā kā atgriežos pie tā savu kodoliņa. Jā, man liekas, ka šie 4 rituāli ir tie, kas man vienkārši ir palīdzējuši pēdējos gados tā veiksmīgi virzīties cauri un nesīju prātā. Jā, tas ir, manuprāt, ārkārtīgi vērtīgi, jo mūsdienu pasaulē tiešām mēs esam tādā steidzīgā ritmā un ir nepieciešams nomierināt prātu. Un tad katram forši, ka var atrast kādu to savu rituālu, kas patiešām palīdz. Droši vien fizisko formu palīdz uzturēt arī dejošanu, bet varbūt ir kaut kas, ko tu dari vēl ārpus dejošanas, lai uzturētu sevi tādā fiziski labā formā. Īstenībā es ar deju pati tik daudz vairs pēdējā laikā nenodarbojos. Man liekas, tā arī laikam ir pieredze, kas es iemācīsies nodarbības novadīt vispār neiesvīstot un reizēm pat nepieceļoties no sēžamās pozīcijas. Bet sports ikdienā ir vajadzīgs, un man tas ir crossfits. Es mēģinu 2 reizes nedēļā doties uz crossfit nodarbībām. Jā, un tas nav tā, ka tā ir mana sirdslieta, bet man ir svarīgi, lai man ir treneris, kāds, kurš, es nevaru viena iet trenēt, man vajag, ka tur ir grupa, ka tur ir vēl kāds redz, kas neesmu vienīgā, kas straglo. Un tas ir tas, ko es vienkārši saņemos. Es daru, es tur daudz nedomāju, man no rīta ir 6:40 nodarbības, es nedomāju, es vienkārši izkāpu no mājas, iesēžos mašīnā, aizbraucu, es to izdaru, un nākamais minūtes stundu pagājis, tas ir izdarīts. Crossfitiņš, un tad laiku pa laikam es vienkārši izskrienu, pastaigājos, bet laikam tas arī vairāk ir arī saistīts ar tādu meditatīvu procesu, tas nav tik daudz tāds spēka treniņš, jā, bet no spēka tas ir crossfits, jā. Sveiciens, dāmas Hercogā. Sveiki! Jā, jūs te ļoti par sportiskām aktivitātēm runājat, bet ir pienācis labs apetītes treniņš, jā. Tā kā šodien ir garnalītes, mango, avokado, es domāju, nekas labāks nevar būt. Paldies, jā, labas apetītes treniņš ir mūsu mīļākais, visticamāk. Šis mums sanāk. Jā, šis mums sanāk vislabāk. Tā ielieš arī ūdeni. Cerams, ka ne tikai izskatās, arī būs arī. Es esmu pārliecināta, ka būs arī garšīgi. Jā, ļoti interesanti, ka tu jau agrā vecumā patiesībā sajūti tādu to savu sūtību, jo nevelti saka, ka, ja tu nodarbosies ar to, kas ir tavs hobijs, tad tu nejutīsies nevienu dienu dzīvē, it kā tu strādātu. Ja, manuprāt, tas ir ārkārtīgi vērtīgi vispār cilvēkiem atrast to savu sirdslietu un to savu nodarbošanos. Tu minēji, ka tu izdegi. Varbūt tu vari pastāstīt, kādi bija tavi instrumenti, kā tu sevi atkal uzfrišināji, savedi sevi formā. Atpakaļ, man liekas, ka tajā dzīves posmā es biju vēl diezgan jauna, un es tā nedomāju par to, man tagad vajag sevi savest formā. Es vienkārši izbēgu no savas ikdienas un dzīves, un tāpēc arī šī Jaunzēlanda būtībā no manas puses bija kā tāda iespēja aizbēgt. Tas bija tāds getaway, un arī tas nostrādāja, protams, savā ziņā, jo vispār atzūmot no savas dzīves un tā kā ieraudzīt savu dzīvi tā kā no attāluma, tas ļoti palīdz ieraudzīt lietas, un Jaunzēlanda priekš manis bija liela arī patstāvības skola, jo tā ir pilnīgi cita vide. Tu esi otrs puses okeānam, tev nav sava ģimene, draugi, tavs tāds resursu loks apkārt un kaut kādas iestrādes vai kontakti, un tu tur esi vienkārši viens pats tajā tālajā zemē, un es atceros, tas bija no vienas puses ārkārtīgi krāšņus un spilgts dzīves posms, bet arī pilns ar izaicinājumiem un tādām sevis laušanām, un īstenībā tie pirmie gadi man bija absolūtā nepārliecībā par sevi, uzplaiksnīja viltvāršu komplekss, kas es vispār esmu, ja es nevaru Jaunzēlandes tobrīd, tur bija tāda ļoti prestiža karsēja komanda, kas neizklausās labi mūsu platumgrādos, bet viņiem šī karsēja komanda ir vienīgā valstī, un viņi ir uztaisījuši savus pasākumos, un viņiem visiem ir klasiskais baleta backgrounds, un tad es biju šo atlasi, un tas ir atsevišķs stāsts, bet vienmēr sakot, es tiku līdz tam pēdējiem 20-niekam un paņēmu tās 15 meitenes, un mani nepaņēma, un es devos mājās, un tur es sapratu, ka man ir tāda kauna sajūta
savas ģimenes, savu draugu priekšā, ko tie cilvēki Latvijā teiks, ka viņi uzzinās, ka Elza nemaz nav tik laba, kā viņa. Es taču vadīju visus šos dejotājus, un tagad es netiekšā komandā, un tur iekikoja tas viltvēršu kompleks. Un savā ziņā tajā brīdī tā Jaunzēlanda arī kļuva tiešām par tādu paslēptuvi man. Es pat biju priecīga, ka es neesmu tur, ka viņi to nepieredz kopā ar mani, bet es esmu šeit, un es veidošu šeit savu dzīvi un izolētu no tā. Un, beigās, caur tādiem vairākiem ups and downs, tas bija tāds labs pārliecības, patstāvības treniņš un ārkārtīgi vērtīga pieredze, kas ir ļoti interesanti, jo arī viņi pie manis atnāca. Es sekoju līdzi savam tobrīdējiem dzīves partnerim, un man nebija tāda vēlme tieši doties uz Jaunzēlandu, bet viņam tā bija sapņu vieta, un tobrīd bija iespēja tieši līdz 30 gadiem dabūt working holiday vīzu, ar kuru varēja aizceļot, un tad mēs tieši tā paspējām ielikt tajā vilcienā. Es kā reiz biju izdegusi studijā, viņam arī nebija tāds darba attiecības, respektīvi nebija nekas, kas turēja, un likās, ka šis ir tas brīdis. Un sekojot līdzi, vienkārši ļaujoties dzīves plūdumam, tā arī priekš manis kļuva par tādu dzīves skolu, tā kā atsevišķu universitāti. Jā, tas bija patiesībā par Jaunzēlandu, bija jau mans nākamais jautājums, jo man liekas vienkārši, wow, tik drosmīgi vienkārši nomainīt savu dzīvi un vienkārši vienā dienā pārvākties uz Jaunzēlandu. Man liekas, tas ir patiešām tādas milzīga drosme cilvēkā, par tādu. Jā, to es atceros, ka man bija arī draudzenes, kas teica, es tevi abrīnoju, bet es tā nevarētu un es to nedarītu. Un man liekas, ka tajā brīdī tā drosme. Jā, zin kā, ir tādas dzīves situācijas, man liekas, ka tu saproti, ka tev ir jābūt drosmīgam, ka tev vienkārši ir jāievelk elpu un jāiet kaut kas jādara. Man liekas, ka tajā dzīves posmā man tas bija tas, ka es gribēju aizbēgt. Ka tā nebija tāda apzināta, kad es biju izdegusi. Viss bija izbisījis. Tiešām tā, ka es negribēju vairs nevienu satikt, negribēju darīt šo darbu, es gribēju kaut kur doties projām, un tas man tā kā palīdzēja. Tas nebija tāds apzināts, es būšu drosmīga un es došos uz Jaunzēlandu un sākšu es nemaz nesapratu, ko tas nozīmē. Es to sapratu tikai tad, kad es tur nonācu, kad es sapratu, ka tagad mums ir jāmeklē, kur strādāt, kur dzīvot. Neviens mani nezina, visas durvis ir ciet, kā lai es izveidoju jaunas saiknes un cilvēkus apkārt. Tikai es tajā brīdī sapratu, bet kaut kādā ziņā man tas dzīvē ir vairākas reizes atkārtojies, kas vienkārši sekoja kaut kādai savai sajūtai, metos iekšā un, kā es teicu, mācos. Jā, tas, manuprāt, ir vēl tāds drosmīgāks solis, jo pie izdegšanas tad vispār liekas, cilvēkam ir tāds iekšējs tukšums, un liekas, ka ļoti gribas to savu ierasto vidi, to savu māju, tos savus, varbūt, cilvēkus, un tāda drošības sajūta, kurā tev atjaunoties, bet vienkārši aizbraukt uz Jaunzēlandu, tas ir ārkārtīgi drosmīgi, bet droši vien šis solis arī visticamāk tev palīdzēja atgriezties atpakaļ pie sevis, kaut arī caur varbūt negatīvām pieredzēm, bet bieži vien tie ir vislielākie pārbaudījumi, kas patiesībā mūs tikai stiprina un padara par personību. Jo droši vien tagad tu zini, kad viss ir iespējams, ka vienkārši nav nekāds. Tieši tā, tu precīzi pateici, man ir tā sajūta, ka ja es nokritīšu, es piecelšos. Tā kā viss būs kārtībā, un galu galā Jaunzēlandē izauga Vibe Day studija. Jaunzēlandē es pirmo reizi atvēru Vibe Day studiju, sākot vadīt Zumbas nodarbības fitnes klubā, kur strādāju. Kaut kāds vajadzēja pasniedzēju, man piedāvāja, sāku vadīt, un tas izvērtās par ļoti foršu pieredzi. Meitenes nāca daudz, un tad pēc vienas klases dejotāja teica, Elza, you need to start your own dance studio, and it needs to be called Vibe with Elza. Un tās arī viņi nosauca Vibe with Elza, un turpat Jaunzēlandē nāca, un tā atšķirība bija tas, ko es vairs negribēju darīt, salīdzinot ar iepriekšējo deju studiju, kur mums tas fokus bija uz skatuvi, uz rādīšanu uz uz sacensībām, uz pirmajām vietām, uz panākumiem, un caur to es arī sevi izdedzināju. Šeit tas mērķis bija vienkārši dejot kopā ar sievietēm, gūt prieku tādā, varētu teikt, amatieriskākā līmenī, bet priekš sevis, dejot priekš savas sirds. Un tas bija brīnišķīgi. Mēs bijām no tik daudz dažādas nacionalitātes, no Japānas, no Dienvidu Āfrikas, Brazīlijas. Tur vienkārši bija visa pasaule sastapās šajās deju klasēs. Mēs vienkārši dejojām savu prieku pēc, filmējām video, arī kaut kur aizgājām uzstāties kaut kādos tirdziņos, bet tikai pašas priekš sevis, priekš savējiem. Un tad es atgriezos atpakaļ Latvijā un sanāk, vai viņu atvedu līdzi. Bet piedzima viņš Jaunzēlandē, tā kā tas vien ir, Tāpēc man liekas, ka deja no vienas puses tā ir tāda, pārliecības treniņu ritīgi nometne. Jā, laikam miegs un ballīte bija tāds, nē, es laikam esmu vecs. Ka tā ballīte vispār vairs nav tā, ka neinteresē.
Un nepalaidiet garām, jau 26. novembrī Veselīga dzīves stila fórums Māksla dzīvot, kur speciālisti dalīsies ar vērtīgām zināšanām, kas būs piemērotas kā sievietēm, tā arī vīriešiem. Vairāk par Veselīgu dzīves stila fórumu Māksla dzīvot.lv. Biļetes pieejamas biļešu paradīzes kasēs. Akvile – dabīgs ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei. Plāno mājas ballīti, greznas viesības vai korporatīvo pasākumu, restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti un deserti. Viss vienu vietu. Pasūti mājaslapā un saņem jau pēc 24 stundām. hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit. Acis nogurušas, jo visu dienu pavada ekrānos? Vizio tām palīdzēs. Vizio kapsulas ir atbalsts nogurušām acīm. Tās palīdz mazināt acu nogurumu un atjauno komfortu. Vizio kapsulas nogurušām acīm. Paldies! Tā, un saldējā mums būs batātas ķirbja siera kūka. Paldies! Bet, ja mēs atgriežamies pie dejas, kā tev ir ar deju un kā tu domā, vai arī deja var būt cilvēkam kā terapija? Jo, piemēram, par sevi runājot, es nodarbojos arī ar dziedāšanu, un, manuprāt, tajā brīdī, kad es to daru, es esmu tikai šeit un tagad. Un, daudzi cilvēki meditē, lai tas tā būtu, lai atrastos šeit un tagad, jo mēs bieži vien esam kaut kur nākotnē. Kā ir ar deju un kā varbūt tev ir, kādas ir tavas domas par to? Jā, šis ir šis vārdu savienojums, ka deja ir terapija. Arvien biežāk un biežāk atgriežas pie manis kā studijas vadītājs, pie mūsu pasniedzējiem, nākotnē tad no mūsu dejotājiem. Un es kaut kā cilvēks, kuram patīk dziļi rakt kaut kamā, kas man arī ļoti interesē, esmu vairāk gājis šajā meklējusi, ko nozīmē tā terapija, jo kaut kādā ziņā man bija tāda dilemma, man īsti negāja kopā deja terapija, bet deja tai pat laikā ir arī tik virspusēji skatus māksla. Dejotāji ļoti daudz ko iemācās tēlot, priekš skatītāja, lai tas labi izskatās. Un vienmēr sakot, man liekas, ka tā atslēga, kā deja var būt terapija, ir tā kā tu teici ļoti precīzi, ka mēs mācāmies būt šeit un tagad un baudīt to procesu. Un tas ir tas, uz ko mēs arī liekam fokusu mūsu studijā, jo ir daudzas lietas, kas mūs var ļoti viegli izvilkt ārā no šīs klātesamības. Gribas uzfilmēt, parādīt, uzreiz tāds domāt, kurš šo skatīsies, kā tas izskatīsies no malas. Salīdzināšana ir ārkārtīgi liels tāds. Tāpēc man liekas, ka deja no vienas puses tā ir tāda, pārliecības treniņu ritīgi nometne, katrs tas treniņš, jo tur ir 20 dejotājs, un tu gribot, negribot, tas tikai cilvēcīgi, ka mēs salīdzinamies, mēs esam sociāls būtnes, bet mācīties un atgādināt, un tas ir mūsu deju studiju pasniedzēju mērķis arī vest šo te apzinātību arī dejas procesā, un mēs to tā īpaši intensīvi darījām nometnē, kas mums tikko bija tāds dejas getaway, jeb aizbēgšana no ikdienas uz 3 dienām, un tas bija ārkārtīgi skaisti, ka jau otrās dienas beigās meitenes teica, mums uzdevums bija arī iekļaut rakstīšanas prakses un rakstīt, kas ir tās domas, ko mēs pamanām sevī dejošanas treniņu laikā. Jo no vienas puses dejotāji saka, varbūt arī tev tā ir, ka tu dziedi, kad tu dziedi vai dejo, vai nodarbojies ar šo savu lietu, tu nedomā par ikdienas problēmām, tu nedomā, tu aizbēdz no darba, nedomā par epstiem, kas ir forši, bet tāpat laikā tas prāts jau nav tukšs, tur norisinās daudz citas domas, un deju treniņu laikā bieži vien tās domas ir par to, kas notiks, ja atkal būs kustība, kuras nemācēšu, man iedos, vai arī man tik ilgi šis jau nesanāk, varbūt es šim esmu pa vecu, un tu sāc sevi šaustīt, un tad ir tā salīdzināšana, un tas, ko mēs darījām, mēs šīs domas piefiksējām, pamanījām, attiecīgi iekļāvām šo rakstīšanas praksi kā daļu no treniņa un pārrakstījām. Un rakstījām, mēģinājām viņas tā kā pārformulēt pozitīvas. Un ārkārtīgi skaisti bija, ka otrās dienas beigās bija dejotājs, kurš saka, bet zini, Els, man vairs nav tās negatīvās domas. Es saku, bet tad raksti labo, tad raksti, cik tu vienkārši forši jūties un ka tu baudi to procesu. Un tas ir vērtīgi kā tiem dejotājiem, kuri sāk no nulles, ka viņiem šis ir pilnīgi jauns un ar ārkārtīgi daudz lielas nedrošības, kā arī dejotājiem tīpaši, kuri ir profesionāļi un kuri pieraduši, ka viņiem tas ir, ka viņiem ir jāpierāda, ka viņiem ir vienmēr jābūt sasniegumam pēc sasnieguma un soli pa soli viņam ir kādam, viņš nedrīkst kļūdīties. Un man liekas, tas ir tā vēl viena lieta, ko mums ir ļoti svarīgi iemācīt, ka jūs drīkstat kļūdīties. Mēs nevaram kaut kur nonākt bez kļūdām. Kā tas ir iespējams vispār kaut kur nokļūt? Tieši tā, jo es tagad klausos un es tiešām novērtēju, cik vērtīgi ir šādi cilvēki pasniedzēju lomā un kad ir šādas deju studijas. Bet ja es tev uzdotu jautājumu, kas ir māksla dzīvot? Tavuprāt?
Tas kaut kādā ziņā varētu saslēgties ar to, ko mēs tikko arī runājām šīs sarunas laikā. Un ar manām pēdējām dzīves pieredzēm es šodien teiktu, ka māksla dzīvot ir būt šeit un tagad. Mācīties būt šeit un tagad, nevis nākamajā mirklī, nākamajā nedēļā vai kas būs nākamais projekts, bet būt šeit un tagad un baudīt. Un tā kā pēc iespējas biežāk mēģināt ikdienā atgriezties šajā mirklī un novērtēt to, kas ir apkārt. Un tad, kad to tā pa īstam dara, tad acīs sariešās asaras un vienkārši tu piepildies ar mīlestību. Un tad tu saproti, ka tu dzīvo un patiesībā tev jau viss ir. Jā, es tev pilnībā piekrītu, jo, manuprāt, mūsdienu cilvēkam ir jāmācās tiešām dzīvot šeit un tagad, jo kad mēs esam kaut kādās sliktās sajūtās, ja mēs domājam par pagātni, mēs esam trauksmē, ja mēs domājam par nākotni, bet šeit un tagad tas mirklis tiešām būt un izjust katru brīdi ir ārkārtīgi vērtīgs. Jā. Mājīgi tāda garša. Vēl tāda svaiga. Ķirbis un rabarbers. Es sajūtu arī smilcēkšķi. Es nezinu, vai te ir smilcēkšķis. Jā, ir. Ir, jā. Jā, ļoti garšīgi. Es gribētu ar tevi uzspēlēt arī tādu ātro jautājumu spēli, lai nedaudz atsvaidzinātu šo sarunu. Jo, manuprāt, tas ir arī ļoti interesanti, jo daudzreiz šie jautājumi daudz ko pasaka par personību kā tādu. Man ļoti patīk ātrie jautājumi, starp citu. Nu, tad sāksim. Tātad, bet es brīdinu, es nedomāšu, es uzreiz šaušu. Jā, tas jau arī tieši tā arī jādara, tāpēc tie ir ātrie jautājumi. Jā. Kafija vai tēja? Tēja. Maize vai čipsi? Čipsi. Kaķi vai suņi? Suņi. Ceļojums vai darbs? Ceļojums. Burgers vai bulciņa? Bulciņa. Loki vai dilles? Dilles. Skriešana vai vingrošana? Skriešana. Miegs vai ballīte? Miegs. Vispār nedomāju. Tev ļoti labi sanāca. Jā. Es domāju, es kaut kur biju pārsteigta par savām atbildēm, bet laikam nē. Kura bija tev pārsteidzošāka atbilde? Nē, es domāju par burgeru un bulciņu, jo man neviens nav īsti tavs. Ok, jā, bulciņu varētu. Tas laikam vairāk bija domāts par saldumiem vai salda vai sāļa mīļotājs. Bet man liekas, jā, laikam miegs un ballīte bija tāds, nē, es laikam esmu veca. Ka tā ballīte vispār vairs nav tā, ka neinteresē. Bet jā, šobrīd laikam miegs. Tā, es gribētu tev teikt lielu paldies, ka tu atnāci pie mums šodien ciemos, un man bija tiešām liels prieks ar tevi iepazīties un iedvesmoties. Jā, paldies. Jā, un gribēju tev pasniegt dāvaniņu no dabiskā D vitamīna imunitātei Nateo, kas ir paredzēts arī visai ģimenei, arī bērni to var lietot, jo tieši tā kā mūsu vasara ar sauli mūs nav lutinājusi un klāt ir rudens, tad šī būs īstā dāvana veselībai. Brīnišķīgi, paldies. Man arī ļoti patiks saruna. Paldies, mīļie skatītāji, ka bijāt kopā ar mani un Elzu. Mūsu raidījumiem variet sekot līdzi sociālos tīklos, kā arī Spotify un YouTube. Veselīgi dzīvot aicina Vizeo kapsulas nogurušām acīm. Akvile – dabīgas ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei. Zobārstniecības klīnika Lava Dental Studio. Borealis Latvijā – veselības roboti. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika.